Janvārs ir tas mēnesis, kad mēs joprojām atskatāmies un runājam par jaungada svinībām un, protams, Latviju pāršāc vēsts par Eirovīziju. Par Eirovīziju un ne tikai mēs runāsim rubrikā Kafija ar zvaigzni, kas joprojām notiek sadarbībā ar Double Coffee un joprojām sirsnīgi un liela paldies mēs sakām Jānim Riekstiņam. Un šoreiz kopā ar mani meitene, kur ļoti slavēja laikā, kad viņa piedalījās šovā Okartas skatu, un tā ir Kristīna Šamasa. Sveiki! Labrīt! Kā ziema, kā rīts? Oi, ļoti augsts, nav patīkami, bet ko darīt? Vēl tikai mēnesis, ne vairāk kā mēnesis, un tad jau būs atkal silts laiks, un viss būs forši, putniņi dziedās. Tad kāds laiks Valmierā? Es zinu, ka lielāko daļu laiku tu šobrīd pavadi tieši Valmierā. Nu jā, es kā nekā vēl mācos, un Valmierā ir plus 5 grādi vēl mīnusā, tā kā tur ir vēl augstāks nekā šeit, bet vismaz ir siltāk šeit un nav tik augsti kā tur. Saki, kā ir ar presi? Tu sako līdz tam, ko raksti, arī esi no tiem cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nezin, kas notiek? Nu, es neliekšos, nav tā, ka es vispār nelasu, bet nav arī tā, ka es esmu iespringus katru dienu vai katru reizi, kad iznāk jauns žurnāls, man viņš ir jānopērk un jāizlasa. Tā kā es baigi nesakoju līdzi. Saki, kā ir ar to informāciju, ko presa raksta par tevi, cik tu tam sako līdzi? Tas ir labs jautājums. Ja godīgi, tad es nesakoju arī tam līdzi, jo... Zinot, atsevišķas mēdītes, kuriem patīk vienmēr kaut ko izpušķot un piepušķot un pa savām, tad es labāk nelasu un nemocīšu sev, nebojāšu sev dienu. Es apsolu tevi nemocīt un nesabojāt tavu dienu, bet šoreiz kopā ar tevi paskatīsimies tātad Ievu, kas jauns un privāto dzīvi, un runājot par žurnālu Ievu un vispār par Aiju Tēraudu, kur ir sniegusi interviju šim žurnālām par dzīvi Amerikā un savu mūža mīlestību Kārlis Krasteņu. Jāteic, ka šajā nedēļā par to ir plaši un gari rakstīts internetu vidē, tā kā es domāju, nerunāsim par to. Vienkārši noliksim Ievu tālāk. Žurnāls Kas jauns un žurnāla vāka vairākas slavenības un Samanta Tīnas jaunā auguma noslēpums. Un jāteic, ka Samanta Tīna ir, nezinu, kāpēc jauns augums, un augums viņai vienmēr ir bijis tāds, bet matu krāsa, kā ir melnie, jeb tomēr sarkanie? Es dodu priekšroku sarkaniem. Samantiņ, neapvainojos, ja tu skatīsies, bet man labāk patīk, ka tev bija sarkana matu krāsa, jo tu izties tāda draiskāk un tu biji savā elementā, bet tagad tu izties tāda ļoti nopietna. Tas arī ir labi, bet es tomēr esmu par teviem sarkanajiem matiem. Samantiņas arī ceļu to roku, kur ir par sarkano krāsu, tā kā 2-0. Padomā pirms Eirovīzijas, bet runājot par tēliem, par skatos tēliem, cik tu pati esi gatava eksperimentēt, vai tu, piemēram, varētu nokrāsot pēkšņi sarkanus matus, jeb melnus, jeb nogriezt? Es nezinu, vai es būtu tam gatava, jo es ļoti ilgi esmu audzējusi savus matus, un es esmu tik ļoti pieradusi būt gaišmetains cilvēks, jo man nepatīk tādas drūmas lietas, man patīk gaišas lietas. Tad uzreiz cilvēkam tāda foršāka sajūta, un tev nav jādomā par tādām depresīvām lietām, jo, manuprāt, melna krāsa iedves kaut kādu depresivitātes pakāpes cilvēkos, tāpēc es nezinu, es būtu gatava, ja tas būtu kaut kas tāds ļoti nopietns un varbūt pat tajā brīdī ļoti vajadzīgs. Žurnālā Kas jauns ir arī Latvijas stilīgo bērnu tops, un šeit, piemēram, Kargina meitai ekskluzīvas drēbes, Danos meita apģērba veikalā izvēlas pati, interesanti, cik viņai ir gadu. Bet kā tev šķiet, ja mēs atkal runājam par stilu un par bērnu stilu, ir tādi vecāki, kuri ļoti atpucēja savas atveses, un ir tādi, kuri tā, mazāk, piemēram, tad, kad tev būs atveses, tu tā ļoti pušķosi kaiglīti meitiņu. Zinot to, kad jaunie bērni dzimst ļoti interesanti, jo viņi tik ļoti ātri attīstās, ka es netieku līdzi. Un es domāju, ka es saviem bērniem neuzspiedīšu vilkt to, ko viņi negribēs vilkt. Es ļaušu viņiem izvēlēties pašiem. Protams, ne jau 7-gadīgam bērnam es ļaušu iet veikalā un izvēlēties, bet protams, ar mēru tam visam, ja? Žurnāls Privātā dzīve un uz žurnāla vāka ir tāds virsrakstīns, kas diktē sudrabas stilu, un tā tad ir salīdzināti pat gadi 2012, 2011, 2009. Ja jūs gribat palūkoties, kā viņi ir mainījusies, tad noteikti nopērciet žurnālu Privātā dzīve, bet arī Andris Ērglis bļitkošana nav lēts prieks. Starp citu, Andrim Ērglim 30, un tagad ir šie te koncerti, kur ir saistīti ar skaitli, piemēram, tad, kad tev būs 25, piemēram. Tu arī rīkos tāds liels koncerts. Es domāju, ka 25 būs pat daudz par ātru.
Tā nebūs apaļa jubileja, bet es domāju, ka nākotnē noteikti. Ja es izvēlēšos savu karjeru turpināt, jo man vēl tāds iekšējs šaubas, bet es domāju, ka es arī noteikti uztaisītu savu 30 gadu jubilejas koncertu. Tos glitkot. Bet iekšējas šaubas, kas varētu būt, kas vēl bez mūzikas? Man, ja godīgi šobrīd ir tā, ka man ir jāsāk domāt, ko es darīšu pēc vidusskolas, bet man nav varianti. Es nezinu, man bija doma pamēģināt varbūt par robežsargu aiziet pamācīties, bet tad es sapratu, ka tas ir ļoti tālu. Tas ļoti drosmīgi meita. Man gribas pamēģināt daudz ko tādu, ko es varbūt pat iekšēji neuzdrošinātos izdarīt. Tu esi skarējis šāvus ar ieroci. Jā, es esmu. Bet tu esi tāda veselīga dzīvesveida piekritēja? Nu, baigās sportistis arī neesmu. Bet es cenšos dzīvot veselīgi. Gaļus arī ēdis, neesmu veģetārieta. Tu esi romantiska būtne pēc dabas. Jā, man ļoti patīk romantiskas lietas. Tad tev patiks arī nākamais virsraksts un patiks arī mūsu prezidents, jo prezidents sievai 40 gadu jubilejā dāvina 39 rozes. Cik skaisti. Romantiski, vai ne? Jā, ļoti. Bet runājot par taviem nākotnes plāniem, es zinu, ka patiesībā to zina visi. Tu arī esi no tiem dziedātājiem, kuri piedalīsies Eirovīzijā. Kāpēc tu piekriti? Kāpēc es piekritu? Jo tas bija liels izaicinājums man. Tas ir manā uzskatījumā viens no Latvijas nopietnākajiem pasākumiem, konkursiem. Tāpēc es domāju, ka tāpēc es domāju, ka es varētu mēģināt, jo kas neriskē, tas nevinē. Es iešu uz visiem 99%. Būs ļoti interesanti, un es ceru, ka jūs arī sapratīsiet un saņemsiet šo mesiģu, ko es jums sūtīšu. Pastāst vairāk par dziesmu, kā sauc dziesmu, par ko ir dziesma? Dziesma sauc Phoenix Fly, un latviskā tulkojumā tas ir ugunsputnu lidojums. Un šī dziesma ir par to, ka šis putns, respektīvi, bija viens pats. Viņam nebija neviens, kas palīdzēja piecelties, iemācīties lidot, saprast kaut ko no tās dzīves, kas viņam bija apkārt. Un cilvēki, bet radības, kas viņam bija blakām, nepalīdzēja viņam. Bet brīdī, kad viņš saprata, kas viņam ir jādara, viņš atplauka un viņš parādīja to, kas viņš ir skaists, vienkāršs un dabisks putns, kas iemācījās pats ar saviem spēkiem lidot. Kā tu vērtē savus konkurentus? Noteikti esi noklausījusies arī pārējās dziesmas. Ko tu domā? Konkurenti. Man nepatīk šis vecs konkurents. Es nezinu, kāpēc, bet es neju ar tādu mērķi, ka viņi būtu man konkurenti, bet man ļoti patīk Samantas Tīnas dziesma, man patīk arī manu aukārtas biedru visas dziesmas. Nu, principā, man nav tāda, kura man nepatīk, bet man ir viens favorīts. Ļoti man patīk Olafa dziesma. Es aizmirsu, kā viņa sauc. Nenormāli patīk, tik ļoti pozitīvi un uzlādē nenormāli. Man ļoti patīk. Ja tu, piemēram, nokļūsi uz lielās Eirovīzijas skatuves, tu mainītu priekšnesumu par to priekšnesumu, ko ir nobalsojuši cilvēki? Nu, es domāju, ka es nemainītu, jo es varbūt viņu noslīpētu vairāk, attīstītu kaut kādā veidā, bet es nemainītu, jo tā doma, kas ir ielikta šajā priekšnesumā un būs ielikta, viņa būs ļoti interesanta. Un es domāju, vismaz Latvijā es neko tādu vēl neesmu redzējusi. Tad es saprotu, ka tu ļoti intensīvi un ļoti nopietni gatavojies. Nu jā, ja es esmu aizmirsus, ko nozīmē vārds skola, tad jā, es ļoti aktīvi cenšos arī to darīt. Tad tagad būs Eirovīzija, mēs varēsim sekot līdz otrais pusfināls, tātad Kristīna Šomase ar ļoti skaistu dziesmu, būs ļoti, ļoti, ļoti labs priekšnesums, bet kāda ir tava nākotnes plāni? Tātad ir skola, kas vēl? Man nav nekāda nākotnes plāna pagaidām. Es nevaru izlemt nekur iet mācīties, neko īsti, bet es zinu, ka pienāks tās dienas, kad es to jutīšu un sapratīšu, un tad es arī paļaušos uz to, ko es gribēšu tajā brīdī darīt, tad es arī iešu un to darīšu. Patiesībā tev ir absolūta taisnība, jo nav labi skriet laikam pa priekšu. Ir jādzīvo šeit tagad, un šeit tagad kopā ar tevi mēs šodien skatījāmies presi, tātad žurnāla Privātā dzīve, žurnāls Kas jauns un arī žurnāls Ieva, man te kaut kur aiz muguras, un šī bija rubrika Kafija ar zvaigzni, un šī bija Kristīna Šomase. Saku tev lielu paldies, kad atnāc, lai tev veicās Eirovīzijā, un mēs ar jums tiekamies pēc nedēļas.